bija visas atbildes bija tik dziļas, izgaismojošas, vairāk nekā es gaidīju, un fenomenāli. Tā kā tiešām es visu sapratu, un jā, man liekas, tu arī lielisku darbu izdarīji. Paldies tev, ka tu varēji interpretēt, saņemt un iedot man tik daudz. Paldies, wow! Es esmu uz pauzes. Forši, man prieks. Jā, man prieks, ka tev tāds efekts un ka tu to tā sajūti tā kā superīgi. Wow, paldies! Milzīgs paldies, tiešām! Wow! Jā. Nu, forši, ritīgi forši, jā. Un sanāk, un tā raiti mums tā sesija aizgāja, tad viss tur tā čik. Jā, es arī tā kā sapratu, ka es tā sīkāk varbūt kaut kādus jautājumus biju tur tā kā izdalījusi. Nu, teiksim, man bija atsevišķi kādas situācijas, man ir jādziedina vai, teiksim, kādas attieksmes, bet man jau ar to pirmo atbildi praktiski iedeva gandrīz uz visu nākamo, jau man iedeva to atbildi. Kādas ir situācijas, kādas attieksmes, kādas domas man ir jāizdziedina. Tā kā, jā, tiešām. Ļoti koncentrēti, efektīvi un superīga metode. Tiešām, es tagad saprotu. Vienkārši fantastiska metode. Nu, redzi, cik jauki. Tā tagad jā, tu zinās, jo channelings, jo ļoti bieži cilvēki domā, ka channelings, ka tas ir kaut kas, ka tur, nezinu, tur stāst, tur kāds tur runā tur par vienreģiem un kaut kādām tur nesaprotamām augsto spēku enerģijām un ka tur kaut kas tur notiek, bet kanāli ir ļoti dažādi, un tieši tas man, tāpēc es arī to individuāli strādāju, tāpēc man arī nāk, tāpēc man nav kaut kādi publiskie channelingi tur par kaut kādiem, jo man ir vairāk tā specifika tomēr, kad individuāli, un tad atbildot uz jautājumiem, tad ir jautājums cilvēkam un nāk atbilde, lai tā kā cilvēks saprastu, kā viņam darīt, kas notiek, un lai tā kā palīdzētu viņam tās viņa aktuālās tēmas risināt. Un no tā viedokļa es sev saucu par tādu praktisko kanālu, kur tieši tā, jā, kur ar šīm tēmām var, kur nāk šī informācija, tas tāds tā kā coachings no augstākajiem spēkiem caur mani. Nu, tā tas kaut kā sanāk. Es tiešām ļoti novērtēju to praktisko pusi tiešām un tos soļus, tā kā man ir gan, kas man ir fiziskajā plānā jāizdara, gan man arī, kas ir mentāli, emocionāli, tā kā man ir soļi, es zinu, ko tālāk darīt, un tas ir, tev ir iedots virziens, kas ir ar manu augstāko es un skolotājiem kopā, tā kā tāds, kas harmonisks man, tā kā tas ir individualizēts un praktisks, tā kā vai tas nav vēl superīgākais, kā saka, 21. gadsimta instruments. Jā, tā tas ir. Un tā kā forši, ka tu sev iedevi šo iespēju, un ka tu to izdarīji, ka tu pieteicies, jo arī, man liekas, ka ļoti zīmīgs un tāds, tiešām tāds daudz nozīmīgs un tāds ļoti vērtīgs bija arī tas pēdējais, ko viņi teica, tā pēdējā piebilde par to, ka tu kā tur bija, ka tu iedod iespēju jau tad, kad tu kad tu tur, pieņemsim, atnāc uz šo sesiju, tur vēl kaut kādas, jā, un arī vēl tur kaut vai tur pie ārsta aiziet, ka tu tā kā, ka tu jau sevi tā dziedini, tāpēc, ka tu to dari tu sev iedod to iespēju, un tā tad arī tad viss notiek. Tā kā paskatīties uz sevis dziedināšanu no šāda rakursa, tas ir tā interesanti, jā. Tas arī iedod citu jēgu, jā, jo tad tu vari sēdēt tajā, man ir grūti, man nepatīk, es negribu, man sāp, man bail, var skatīties arī kā šo pēdējo to message no tā skatu punktu, paskatīties, ka neviens cits to nevar izdarīt, tikai es, un tā ir iespēja man, tā ir iespēja. Un man visapkārt, kā saka, ir visas tās varianti, kā es to varu dziedināt, un tā ir iespēja patiesi. Jā, un izmantojot iespēju, tu spēr to soli, un tu jau to dari. Tu sevi dziedini šādā veidā. Tas fenomenāli, tiešām. Es ļoti, ļoti pateicos. Tas man ļāva 40 minūtēs reāli paskatīties uz kaut ko tik sāpīgu priekš manis līdz šim. Pilnīgi citādāk. Paldies.
Paldies, paldies. Super, man prieks, lieliski. Oh, super, Tā kā brīnišķīgi. jā. Paldies par to foršo piedāvājumu. Tā kā es jau laiciņu domāju, es jau briedu channelingam, bet tad es ieraudzīju to stārijus, un tam tāds no viss, nu man vairs nav atrunu.